Es domāju, vispār tā, ka mums jau pietrūkst tā ideālismi, ja? Un būt patriotam, tas nozīmē kaut kādas garīgas vērtības stādīt augstāk par materiālām, ja? Bet mums jau viss tagad iet tikai orientēts uz to materiālo, ja? Un ja cilvēks jau, teiksim, no skolas gadiem, mazs bērns jau tiek tādā veidā audzināts, ka svarīgākais ir tas, ko tu vari tātad, nosvērt, saņemt, ja? Jo kas tad ir patriotisms? To jau nevar ne izmērīt, ne nosvērt, ne nopirkt, ja? Un tāpēc tātad, kamēr mums nebūs tātad mainījusies, ja tas līdzsvars starp šo garīgo un materiālo, es domāju, ka tur par patriotismu nav ko runāt, ja? Nē, bet es domāju, lapa jurists, uzņēmējs un arī filozofs, un varbūt atgriežoties pie Raini, ja, sāksim par otru galu, ja. Es domāju, es pilnīgi parakstos ar jūsu teiktā. Man tikai liekas, ka varbūt nepareizi, ka mēs tā savienojam Rainis, ģēnijs, tiešām ģēnijs, bet, ka jūs sakiet, ka, teiksim, dzejnieks un visu, un atkal, ka mēs pārējām uz politiku, ja, tad, ziniet, Rainis ģēnijs kā politiķis, tas nav iespējams, tad jau viņš maita. Jo, principā, liels ģēnijs politiķis ir maita. Kāpēc? Tāpēc, ka politiķis jau pats par sevi, pareizi mēs varam teikt par to valsts vīru, bet politika jau tas ir Makiavelli pamatprincips. Tātad politikā tev ir jāizstāv savas intereses. Kāpēc, teiksim, Amerikā ir divas partijas, vairāk nevajag. Vieni tai vienā momentā, kā saka, mēģina kaut ko nozagt, un otri viņam koškājā. Pēc tam paiet 4 gadi, mainās valdības un tā tālāk, un atkal tev visu laiku ir viens, kas tev neļauj nozagt. Un pilnīgi pietiek ar 2 partijām. Amerikā kā pragmatiski noskaņot nāciju, viņiem nevajag vairāk partijas, bet 2 ir vajadzīgas. Jo tie, kas ir pie varas, tie pilnīgi jēdzīgi, viņi gribēs kaut ko paņemt. Un tad tie, kas ir opozīcijā, tie neļauj to darīt. Un viņiem, principā, uz šodien ir garīgais tā labākās izteiks. Tāpēc es teiksim, domāju, ka piekrītot visam, ka Rainis ir tiešām, kā saka, tieši kā valsts vīrs, te jau arī Igor vēlāk pamatoja pareizi. Rainis ir ģēnijs kā valsts vīrs, ka viņa tas skatījums bija liels, tālāks, ko viņa tie toreizējie dūmu biedri nesaprata. Jo mēs jau arī, ja mēs apstamies tā laika to saimu, ja, tur taču arī bija šmuces pēc šmuces. Mēs iepirkām lokomotīvas, kurā Amerikā bija pilnīgi cits dzelzceļa platums. Mēs maksājām baigot naudu un iepirkām lokomotīvas. Atvedām, mēs skatāmies, ka mums ir cits dzelzceļš un tā šmuces, jo pēc vēl arī tad, kas bija. Bet tieši tur arī izpauž tas un šī gadījumā tas Raina ģēnijums, ģēnijisms, pareizi, ja? Ir ģeniāli tā traucēja viņam būt kā labam politiķim. Jā, tur man liekas, ka Rainis atgrieztos trīsreiz ar paši savu, dzirdēt jūsu repliku. Jā, tiešām. Es teiksim, nē. Tad ir nākošais jautājums, ko es gribu akcentēt uzmanību. Tas ir mūsu, varētu teikt, mums tagad ir jārunā par termiņiem. Es varu uztvert to politiķu, vai es varbūt ieliek tajā saturā vārdā politikas citu saturu, jūs ieliekiet citu. Tāpat arī par to pašu latvieši vai nevar būt termins ar uzreiz ar apzīmējumu lojalitāti. Jo principā tad var būt termins, teiksim, kā kungs teica, ka tie ir Latvijas teritorijā dzīvojušie cilvēki. Jo lojalitāte ir atkarīga no jums. Man teiksim, es esmu pret sociāldemokrātiskām idejām, bet principā jau sociāli īstena tāda kārtība, varbūt tā paša Raina sociāldemokrātiskās idejas jau bija virzība uz labāku Latviju. Un tikai tāpēc, ka es esmu, teiksim, labēji noskaņot, es nevaru teikt, ka viņi ir slikti cilvēki. Un šeit atkal ir kā, ka viņi ir lojāli vai nav. Šeit nevar būt tā, ka, jo lojāls ir subjektīvs iedziens. Jums viņš ir lojāls, viņš saka, mīlīši, es maksāju tādas nodokļus valstī, es daru to, man dēls tur ir armijā un tā tālāk. Kur nav jūs lojalitāte? Tas, ka man ir grūta galva un es nevaru iemācīties latviski, tas mans lielais mīnus. Visā pārējā es esmu lojāls. Kas ir lojāls? Un kur te jūs teiksiet, kurš tad nav? Ja jūs apsīdos, teiksim, to pašu Francijas izlasi spēlē futbolā vai basketbolā, un neviena baltā cilvēka.
Bet visi ir franči. Skaidrs, ka mums tagad ir grūti pateikt, viņi to ir panākuši. Un jūs pamēģiniet Zidānu vai kādu citu nosaukt par alžīriešu vai marokāņu izsku marokānu. Nu, taču tad uzreiz uz cietumā par to ieliks, jo viņš ir francūzis. Viņi kaut kā to tajā politikā ir, laiku gaitā, kas saka, ir papanākuši. Mums tagad vajag atrast tādu terminu, kas, teiksim, neaizvedam. Jo, pasties, tas pats variants, ka mēs tagad sakam, pirmā lielākā kļūda uz kādu bija, ka mēs ietevām to termiņu nepilsoni. Vajadzēja atrast valodniekiem, citiem kaut kādu gudrāku domu, jo tas pats vārds ne jau pasaka jau, ka tu esi ne. Ja ir negācija, vajadzēja, nezinu kaut kādu, kā tur vāciski viņas sauc vai vēl kaut kādu variantu, bet vajadzēja atrast, skaidrs, ka apzīmējums bija jāatrod. Bet bija jāatrod. Jā. Bet mēs sakam nepilsoņu, kā visu laiku tiek Latvijas politikā jau izsenis, laikam gan jums ir taisni. Tajā jautājumā jums piekrīt, ka negatīvā, šī tā sakot, liberālā konsens tradīcija, laikam tā politologa devē. Te daudz gudrāk cilvēku man politoloģijas teorijā. Tā tiešām bija laikam, tā jāņem vērā atkal vēsturiskie nosacījumi. Latviešu tautai, pat nekā nācijai vēl, allaži viņa bija pret, un šis konsens, tāpēc arī šis izlīgums no latviešu puses arī nāk tādām krūtībām. Iespējams, ka tā lūk ir tā, varbūt es ļoti kļūdos. Man šķiet, ka šī tradīcija pie mums ir ļoti vāja izteikta. Man teikt, jums lūdzu pateikt, es esmu arī sasīts Grūzīti, kurš ir vienīgais pagaidāms ar jums, man ir lepnums par to. Lepnums, ka manas runas laika. Un tad kāds ieminējās, ka mēs nebeigsim, tāpēc, ka mēs esam iesākuši vēl 10 jaunus tematus, mēs beigsim, jo 6 mums ir naudzīs ārā, un līdz ar to tur nav jāuztraucas par to, vai mums neiet tā. Bet man ir tā, ka es īstenībā šodien gribēju vairāk klausīties Grīnums kundzi, bet man arī jau iepriekš, kad es viņu klausījos, bija vilšanās sajūta ne jau par viņu, bet par to saturu. Un ne jau par saturu, ko viņi saka, bet par to atklājumu. Jo man jau līdz šim likās, ka lai iedzīvinātu to latvieti, būs tāds trieciena arguments, ka būs tāda super trumpis, bet taču Rainis tā ir teicis. Es vēlas, ka Rainis tā ir garām ejot, netīšām, kaut kur viņam paspruka, īsti vairs nav skaidrs, ar ko tagad to argumentu teikt. Kā jau likās, ka ar Raini var tad iebraukt iekšā, nav vairs tur Rainis. Un tagad jāsaka viss no jauna. Man tas pasākums, man viņš liekas baigi svarīgais, ļoti svarīgs. Es neesmu filologs, man ir grūti spriest par semantikas ietekmi, bet es redzu pēc tā, kas liekas citos pasākumos. Mums nav apzīmējums, kuru, cik es saprotu, arī zinu apzināti, tā skatā Raņa laikā, bet nevis Raņa, bet varbūt pat tajā laikā, es domāju, mums nav Ziemassvētki. Piemēram, mums nav tāda svētki īsti. Mums viņi nosakti, nepareizi tulkojot. Jo mēs nezinām, tas, ko visas pārējās tautas svin, izņemot mūsu un lietuviešu svin, tur kaut kādā kontekstā tas Kristus ir un dzimšana ir piezīmēta klāt. Ja? Ražģestvo, tur Kristmas, tur svētā nakts un viss pārējais. Mēs svinām, kā pareizi teica dienā, mēs svinām Santa Klausa dzimšanas dienu. Tas bija tāds joks, kas ir 24. decembris. Un tas pats ir šitajā pasākumā. No vienas puses ir šie te cilvēki, un es tiešām gribētu, lai viņi būtu piesaistīti tam, tas, ko Igors teica, un tas vēl visi pārējie teiks. Es vakardien netīšām ar Lietuvas vēstnieku šo te jokojāmies. Viņš teica, ko tu uztraucies, Kristiāni? Viņiem ir jauna identitāte, viņi būs Eiropas krievi. Es saku, Leiti, tu gan dod. Tev jau to arī vajag. Tu jau tieši to gribi, lai vienkārši viņus paņem no sērijas izdalīt no Latvijas ārā un paņem pats pēc tam viņus privatizēt. Jo tā brīdī, kad mums jau tā jau pusi cilvēki izbraukus no valsts ārā, tad mēs vēl tīksinamies par to, ka vēl tā daļa no tiem cilvēkiem, kas kā ir gatavi kaut ko te darīt, un kā teica Juris tur ar savu naudu, ko radīt kopējo produktu, viņi gatavi šeit izdarboties, ka mēs vēl tos arī izstamiem ārā. Es arī piekrītu tam otram stāstam, bet es arī teicu kontekstā tie pašiem latviešiem, ka par to patriotismu es aptaujāju, bet tas nav tā baigi profesionāli, mēs tur studentus novirzījām. Kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēki ir aizbraukuši? Protams, tur ir nauda un tam līdzīgi, bet īstenībā būsim godīgi. Daži viņiem atbildēja ļoti tieši, bet jūs man visi jūs latvieši, to saka latvieši, riebieties. Visi tās jūsu tās perversās konstrukcijas, kā mēs domājam, kā mēs viens ar otru risinām attiecības, vienkārši riebjās.
Un tas ir stāsts viens no tāpēc, ka tas, ko es redzu, kāda veidā mums šeit klātesošiem pašiem sevi mainīt reāli, lai kļūtu vismaz cilvēki, kas savā starpā saskarsmē viens otram patīk. Nevis tādi, no kuriem principā gribās uz īri aizmukt projām, lai varētu tā vārdienās reizi mēnesī kvartālā parunāt. Un kontekstā ar kultūru es arī pilnīgi piekrītu, bet mēs iepriekš runājām, un tas arī būtu tas, kas arī būtu tajā latvietis, ja vienalga, kā to vārdu nosauc pamatā. Mēs runājam par Latviju, es iepriekšējos garu un plaši diskutējām, kas ir latviešu kultūra, un tur ir runa par ritiem. Ja tā viss, svešvārdu atkal runā. Kas? Tas ir pareizi. Un kas tie ir? Tagad jautājums par to, kas ir mans bērns, es teicu kā piemēru. Tajā brīdī, kad pietuvojās tas Santa Klausa dzimšanas diena, viņam vajadzēja uzlikt kaut kādu rozā zeķi, pakārt viņu kaut kādā stūrī, jo tās viņa Ziemassvētkus. Tā taču viņu svin, vai ne, ka kaut kur jābāž kaut kāda zeķi, kurā jābāž kaut kāda mantiņa. Pagaid, tas ir tas mūsu latviešu rīts, ar ko mēs atšķiramies. Jūs atbildēt man ļausiet, jo es tieši par tādas tradicionālu kultūru rūpējos. Es pabeigšu, es jau nebūšu jāvēršu. Par zeķi varbūt es jums atbildētu. Nē, un tas stāsts par to, ka es atrodu citu stāstu, ko es mīlu kā piemēru teikt, ka Gullivera tajā foršajā stāstā, kā atcerieties, viņi savā starpā kāvās ir par neko. Viens olu sita no augšas, otrs olu sita no apakšas. Tas jautājums ir par to īstenībā, kas ir tas, kā mēs to olu sitām. Un ja man tagad jautāt, vai šeit... Bet Gulliverā bija teikts, ka sita tā, nepareizi tauta sita olu tas cilvēks, kurš nepareizi pēc Talmuda. Pēc Talmuda vajadzēja citu galus. Bet saka, jautājums ir, kurā brīdī, kā mēs to olu sitām. Un tas, ko es priekš šeit saredzu, ka īstenībā mēs ļoti bieži runājam tos tūkādos iedzinos, mēs latviešu kultūra, mūsu latviešu tradīcijas, bet tad bija, kad uzdod jautājumu, iepako man lūdzu, kas ir tas latviešu tradīcija kopums, ko mēs esam unikāli. Ļaujiet man pabeigt. Kas? Ir kaut kāds laiks uzņemt, cik ilgi runāt? Jūs esat ļoti tālu no tā vispār. Bet tā galvenā jau doma mums ir, ka mēs neļaujam citām izteikt savu domu. Varbūt iemācāmies tiešām kā jūs man pēdiņās latvieši ir ieminties. Tas par tos ir vajag pabeigt. Es domāju, ka Rainis arī negribētu, ka mēs uztveram šo jēdzienu kā dogmu, un tik tiešām es atgriežoties vēl vienreiz, ka ja šī vārdu tik ļoti diskutējam, pagaidīsim, karstu vēl pamuļāsim, bet vēl neuzspiedīsim, bet ko es gribētu teikt? Arī tas pats Rainis, teiksim, pa politiku viņi izsver. Būsim reālisti, Rainis jau kā politiķis, jūs labi zinat, ka viņam diezgan traka komunikācija bija, viņš bija diezgan neciešams reizēm un varēja būt nesavaltīgs un tā tālāk, Bet tajā pašā laikā, ko es gribu teikt, svarīgi jau šis jēdziens, kādu mēs jūtam viņa sirdī, ka mēs piederīgi šai valstī, gan latvieši, gan ebreji, es domāju, krievi un tā tālāk, šie dzīvo, mēs esam šīs zemes patrioti, kas ir svarīgi, mēs mīlam šo zemi, cienam šo kultūru, un tas ir pats svarīgākais. Kā viņi saucās? Godīgi sakot, ja tas termins vēl vienreiz saka, ja tas gadījumā ieies krievu valodā ātrāk nekā latviešu valodā, tad mēs varēsim tikai apskaust un brīnīties un teikt, ka tas ir fantastiski, Un latviešu valodā tas termins tikai pēc tam parādīsies. Un varbūt pat savādāks, jo tā nav dogma kaut galvā.